Izmaiņas Jūrmalas kultūrvēsturiskajā vidē notiek ļoti strauji, un pat ar nozari nesaistītiem cilvēkiem ir uzskatāmi redzams, ka koka ēkas tiek nojauktas vai nodedzinātas, bieži pat visa kvartāla robežās. Tāpat arī tiek izcirstas priedes. Te aiz muguras jūs redzat, būvniecība notiek 49 koki pa galām un 45 simtgadīgas priedes. Mums piezvanīja un saka, nākiet, glābiet, bet neko jau nevarēja vairs glābt. Mēs gan zvanījām, uz laiku būvatļauju apstādināja, rakstījām sūdzības. Tika iesaistīti gan prokuratūra, gan pilsēta, policija. Izrādījās, ka visi dokumenti kārtībā. Tātad Jūrmalas centrā pašā 45 priedes tiek nocirsts, tiek samaksāta kompensācija, vairāk kā 10 000 doma ar tādu, zinām, lepnumu mums par to informēja. Un šajā vietā, kur bija 3 ļoti skaistas koka eciņas, vērtīgas turklāt arī no arhitektūras viedokļa, tagad būs mazstāv daudz dzīvokļu ēka. Turklāt atļautā stāva augstumu sākotnējais projekts tika pacelts, tur bija izpildu direktora tāds rīkojums, tāds patvaļīgs, manuprāt. Un tad vēl te skaitās tādi neizbūvētie bēniņi, kas tiešām tādi it kā var būt, bet pēc plānojuma redzu, ka tie bēniņi, tas nav 4. stāvs jau, ka tie patiesībā jau ir gatavi priekš tā, lai tur, protams, pie projekta skaņošanas jau izbūvēt dzīvokļus. Jūrmalas aizsardzības biedrība lūgusi Jūrmalas domi pievērst lielāku uzmanību pilsētas būvvaldei un pieminekļu aizsardzības biedrībai, kas projektus saskaņo. Ja mēs paskatāmies šos projektus, projektu lapās, atšķiram, aizējām uz arhīvu, tad šie projekti ir zīmēti tā, it kā tur būtu apkārt uz riņķi viens tuksnes vien, kad pilnīgi nesaistē ar vietu, kurā, teiksim, šī māja taps, šis jaunais projekts, ja? Kādas ēkas ir blakām, kāda ir tās skatu perspektīva no viena punkta, no otra. Pilnīgi tāda analīze nenotiek. Un es tiešām nesaprotu, vai tad arhitektiem, nesot savus projektus, skaņot, nevajadzētu arī ielikt vismaz kaut kādas pāris lapas ar stāstu par to, kāda būs tā kultūra vide, kā tas viss izskatīsies saistībā ar ēkām un ar vietu, kur viņi projektē. Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes loceklis uzskata, ka pilsētas iedzīvotājiem šodien nav iespējams reāli kontrolēt vai noteikt, kāda kopumā ir plānota pilsētas attīstība un vēl mazāk kontrolēt to, kas notiek viņu tuvākajā apkārtnē. Meža prospekts šobrīd jau ir apbūvēts ar daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām, un kultūra vide ir sabojāta uz neatgriešanos. Tagad ir kārta pienākusi Meža prospektam, jo šīs ir visdārgākās zemes. Šeit ir viss ekskluzīvākā iespēja netālu no Rīgas, te ir visas komunikācijas. Un Meža prospektā, man liekas, jau 4 vai 5 vai pat vairāk vietās jau ir sākusies mazstāv daudz dzīvokļu māju būvniecība. Ja palasām, teiksim, aprakstu, sākotnēji jau, ko būvvalde devusi, mazstāv, koka arhitektūra, jūgenstils, kā jau parasti, vai ne? Un tad tika piedāvāt rekonstrukciju šo ēku. Rekonstrukcijas rezultātā mēs redzam, ka tā vietā sliesies, protams, jau tad, tās būvs, betona un dzīvokļu mājas. Mēs apstrīdējām to, un arī pieminekļu inspekcija mums piekrīt un atsauc to pirmo skaņojumu. Tad nācās, tā teikt, vēl gadu pagaidīt. Protams, tad papīri tika sakārtoti. Nekāda rekonstrukcija vairs tā nesanāca, bet tad bija būvniecība. Un šajā vietā tagad slienās, jau praktiski pabeigti 3 mazstāv daudz dzīvokļu nami. Blakām ir viens valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ļoti skaisti koka ēciņi, kur šķiet tiek apzināti laisti postā. Kādā brīdī viņi varbūt arī nodegs, kas to var zināt. No šādas daudzstāvu namu būvniecības cieši arī Jūrmalas iedzīvotāji, kuriem blakus tiek celti šie objekti. Otrā līnijā tur dzīvo kāda jauka ģimene, latviešu cilvēki, kuriem ir ļoti arī skaista māja, gan ne piemineklis, bet tomēr. Un ja mēs tur būsim, un varēsiet varbūt arī jūs, skatītāji, pārliecināties, tad šobrīd šiem cilvēkiem vairs, manuprāt, tā vide un tā situācija, kāda viņiem bija vēl pirms gada, vairs nav. Tieši blakām pagalmā tātad ir 3 stāvu nams, tātad viņu pagalmā šobrīd jau tūlītās vērsies svešu acu pāri, un tas īpašums, kas viņiem ir, nav, viņi gribēs viņu pārdot vai atstāt mantiniekiem, viņi apzinoties to, kā tas tagad tur ir. Es domāju, neviens cits, kā tikai nākamais mazstāv daudzdzīvokļu māju īpašnieks, neviens cits vairs to īpašumu viņiem nepirks.
Tā kultūra vide, ar kuru Jūrmala vienmēr lepojusies, individuālā ģimeņu māju apbūve, ko norobežo ceriņi, jasmīni, priedes, tas vides savdabīgais raksturs un kultūra vide tiek pakāpeniski iznīcināta. Tā ir vides degradācija, manuprāt, un tās arī nav investīcijas, par ko te tiek runāts. Te nenotiek nekāda investēšana, nekādā ražošanā, te nekas nenotiek, nekāds pansionāts, tur nebūs nekāds atpūtas nams, nekāda sanatorija, tur nekāds darba vietas nebūs. Jā, tā viss ir tukša runāšana par tiem investoriem un labdariem, kas te tagad nāk un padara Jūrmalu vēl bagātāk. Tieši otrādi. Jūrmala, vismaz tas rajons, ko es te minēju, tātad Dzintāra prospekts, Meža prospekts. Viņš aiziet uz neatgriešanos. Meža prospektā 32 bija vēsturiska māja, kur ļaunprātīgi nodedzināja, taču pie atbildības nevienu nesauca. Tur tagad tiek celta daudzstāvēka. Pret to cīnās Lipmana kungs, kurš dzīvo blakām. Šī daudzstāvēkas būve ir nelikumīga. To atzinuši arī Jūrmalas domas juristi izdotajā Jūrmalas pilsētas domas pagājušā gada 7. septembra lēmumā, kurā skaidri teikts, ka būvatļauja atzīstam par atceļamu, pamatojoties uz to, ka izdotā būvatļauja paredzēta ēkas rekonstrukcijai, nevis jaunas ēkas būvniecībai. Apgabala administratīvā tiesa pēc Sijās Savēla juristu lūgumu atcēla lēmumu darbību. Sākotnējais projekts jau bija labs, vai ne? Tad, kad viņiem tur it kā deva to zaļo gaismu, un tad var kaut kā projektēt un atjaunot to koku ēku, un tad tur vēl kādas ēkas, kompromiss jau vienmēr tiek atrasts, tad jau sākumā viss bija labi. Bet tad jau notiek tas process, kas saucās pārskaņošana, vēlreiz pārskaņošana, tad projekta izmaiņas, tad tur vēl kaut kāda detalizācija, vai ne, un tam jau nav iespējams izsakot līdzi. Beigās mēs redzam to, ko mēs redzam, vai ne, tad, protams, tur vairs nav no tā viss sākotnējā nekā. Es varu tikai izteikt Lipmana kungam līdzjūtību, protams, un iesaistīties tai pulkā jūrmalnieku, kuri ir gatavi kaut kādā mērā pret to cīnīties. Un jaunajiem domniekiem pastāstīt, kas Jūrmalā patiesībā notiek. Un par katru konkrēto objektu, kas kaut kur ceļās un top, un kādu projektu, kas tiek atnests uz domu skaņot, lai viņi tomēr, teiksim tā, nav tik slinki, tas varbūt tā nebūtu teikts, bet viņi godprātīgi un nesteidzās un nenotic katram vārdam, ko būvvalde viņiem pastāst, bet mēģina paši paskatīties un varbūt pajautāt arī mums, mēs viņiem pateiksim. Šobrīd liela ažiotāža masu mēdījos sacelt par Jūrmalas domas akceptēto ceļzīmi, stāvēt un apstāties aizliegts pie Lipmana kunga īpašumu. Patreiz zīme ir noņemta. Lūdzām komentēt situāciju par ceļzīmi Jūrmalas domē. Ceļzīme apstāties un stāvēt aizliegts pie Lipmana kunga īpašumu tika uzstādīta 2001. gadā, izskatot Lipmana kunga iesniegumu. Šī gada pavasarī pilsētas apsekošanas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvi no Jūrmalas pilsētas domas būvniecības nodaļas, pilsētas būvvaldes, Sijā Jūrmalas gaisma, pašvaldības policijas, Latvijas valsts ceļi, veicot kārtējo pilsētas ielu apsekošanu, pārskatīja šo zīmju izvietošanu pēc būtības un nolēma zīmes pārvietot atbilstoši satiksmes organizācijas prasībām. Tagad tās novietotas uz tās pašas ielas pirms krustojuma. Es tā analizēju. Tagad es sapratu, kāpēc viņi noņem. Tāpēc, ka apbūve ir 90, vairāk, 97, 96% apbūve. Tur nav paredzēt iekšā tajā teritorijas, nav paredzēt mašīnu stāvviet. Un tāpēc viņi domā, stāvviet būs uz ielas. Gar manu māju arī tajā pašā laikā. Būvniecības kompānija Savēl, kurai apturēta būvniecība Meža prospektā 32, mēģināja cīnīties pretī ar apmelojumiem. Pagājušajā gadā būvniecības kompānija Sijās Savēl, parādot augstākā mēra nekaunību, vērsusies KNAB. Pamatojums it kā Lipmana kunga koruptīva darbība saistībā ar Jūrmalas domi, kas izvērtējot nelikumīgās apbūves iespējamību, būvatļaujas darbību Meža prospektā 32 apturēja. Un te jau vairs līdzekļi netiek žēloti, te jau ir katra iespēja labi. Vai tas ir saistībā ar tavu būvgabalu, varbūt tas ir saistīts ar tavu privāto dzīvi. Galvenais ir svarīgi, vai ne, kaut kādā mērā atsist to uzbrukumu, un labākā aizsardzība jau atkal ir uzbrukums. Tā kā es šī mirklī, pilnīgā esmu, tā teikt, saskaņā ar tiem spēles noteikumiem, kādi Jūrmalā ir. Tā ir ikdiena, tas nav nekas sevišķi. Un šis gadījums, teiksim, labi nāk gaismā, vai ne, bet es domāju, ka tas notiek nepārtraukti.
Savukārt Likmana pārstāvis zvērnāts advokāts Mareks Serliņš norādīja, ka Savel pārstāvis sniegtā informācija ir ne tikai klaji apmelojoša, bet arī neloģiska, jo tieši Likmans vairāk kārt vērsies pret Jūrmalas domas rīcību, kas nodarījusi būtisku kaitējumu viņa nekustamajam īpašumam. Šāda daudzstāvu nama būvniecība ievērojami samazina Likmana kungu un arī apkārtējo iedzīvotāju īpašuma vērtību. Vajadzētu šo problēmu izrunāt ar jaunajiem domniekiem, jo būtībā runa jau arī tad par šiem īpašumiem izējot arī no kadastra vērtības, vai ne? Un ja tiek runāts, ka šī ir prestižākā vieta, tad jautājums ir, ko izsaka, teiksim, šis īpašums saistībā arī naudas izteiksmē prestiži. Tātad patiesībā tā ir interesanta lieta. Redziet, tas īpašums tik tiešām var zust attiecībā pret to vērtību skalu, kas ir Jūrmalas vēsturiskā, tradicionālā, un mēs to negribam pazaudēt nekādā gadījumā. Bet tikpat labi veidojas jauna vērtības sistēma. Un šī jaunajā vērtības sistēmā var tikt ielikti jauni kritēriji, ka, lūk, šī vietā man prestiži dzīvot tāpēc, ka, lūk, tā vide, tā apkārtne, vai ne, viņi ir izveidojusies atbilstoši, zināmā, teiksim, tādā kontekstā. Un būtu ļoti labi, ja, būtu daudz vairāk cilvēku, kas tiešām šīm pārdomām veltītu kādu laiku, veikt kādu analīzi, protams, šīs situācijas, un izdarīt kādus secinājumus. Un tad, protams, grieztos pie mūsu politiķiem un tad skatīt, kādi ir perspektīvi risinājumi. Jā. Būvniecība Meža prospektā 32 radīs nozīmīgas izmaiņas apkārtējo iedzīvotāju, tostarp Likmanu sadzīves apstākļos. Piemēram, no projekta paskaidrojuma raksta izriet, ka ēka Meža prospektā 32 ir iecerēta kā viesnīca ar 42 viesu numuriem, kurā varētu uzturēties līdz pat 100 cilvēku, kas nozīmē, ka kaimiņu nekustamais īpašums robežosies ar vietu, kur būtiski pieaugs gan trokšņa līmenis, gan izplūdes gāzu emisijas. Šie faktori tikpat lielā mērā attiec uz celtni, kas atradīsies Edinburgas prospektā 101. Turklāt abu minēto būvniecību dēļ teritorijā jau pašreiz izcirts daudz koku, un vienai no ēkām jau ir uzcelti 3,5 stāvi. Es redzu, tur virkni ļoti klāja pārkāpumu, un patiesībā tā ir tāda krāpšanās liela, ja? Bet te ir atkal jautājums par to, cik lielā mērā šo krāpšanos var pierādīt tiesā. Tiesa interesē, tā teikt, savus fakti, un tad ir attiecīgie likumi, normatīvi akti, un viņi tur velk ar pirkstu par rindām un tā. Es domāju, ka pie prasmīgas situācijas analīzes un pie laba kvalitatīva juristu darba tas vēl nav zaudēts gadījums. Un es domāju, ka jāvēl, protams, Likmana kungam izturību un, protams, arī viņa komandai, jo tas ir arī svarīgi nākotnes vārdā. Nav runa tikai par vienu Likmanu un par vienu šo zemes gabalu. Jo ir ļoti svarīgi, kādā veidā sabiedrībā, teiksim, no Jūrmalas domas, teiksim, no sabiedrības, tā organizācijām mums, kādas indikācijas tiek dotas, teiksim, ko mēs uztveram, kādas signālus. Un tagad pēkšņi izrādīsies, ka tomēr mēs spējam pretoties tai sliktajai praksē, kāda ir iesākta pilsētā. Mēs spējam apturēt, teiksim, kaut vai šāda nama būvniecība, teiksim, tai līmenī, kādā viņš drīkst būvēties, nevis tajā, ko viņam vēl tur atļāva, vai ne? Ja mēs spēsim aizstāvēt tās spriedzes, kas te patās blakām ir Jasmīna ielā, ja mēs spēsim pierādīt, ka mēs varam uzvinnēt netaisnību, vai ne, teiksim tā, tad patiesībā tas būs signāls jau visiem citiem, kas šobrīd jau sagatavojuši līdzīgas projektus un grib kaut ko darīt un jau sāk staigāt tulīt pa kabinetiem vai jau staigā, padomāt, vai ir vērts riskēt ar to naudu, vērts riskēt kādai firmai reputāciju un tam līdzīgi. Kaut gan naudas tie milzīgi lielas, vai ne? Un tad, ja izrādīsies, ka tas risks tomēr ir pārāk liels, tad mēs varam cerēt, ka varbūt kaut kas no tās Jūrmalas paliks pāri. Jūrmalas aizsardzības biedrības mērķis nav pārņemt domas darbu vai atbildību, bet izveidot mehānismu, kas dod visiem vai vismaz lielākajai daļai Jūrmalas iedzīvotāju reālu iespēju piedalīties to lēmumu pieņemšanas procesā, kuri skar viņu ikdienu, labklājību un pilsētas nākotni. Mēs, protams, cenšamies sekot tam, kas notiek pilsētā, bet mūsu kapacitāte arī ir tik, cik ir, bet paldies iedzīvotājiem, jo zvans mēs saņemam gandrīz nepārtraukti, bet tur ir atkal savu problēmu. Problēma tāda, ka zvani jau parasti tad, kad kaut kas jau notiek.
Un šeit mēs esam, es jau minēju, tātad Muižas iela 11, tur būvniecība ir, bet tieši blakām ir Priežu mežs joprojām, tā ir Jasmīna iela 10, un tur šīs spriedzes arī patiesībā ir nolemtas nociršanai un jaunas ēkas būvniecībai, bet šeit mēs varam mēģināt kaut ko, kā mēs teikt, preventīvu kaut ko izdarīt tomēr un pieprasīt, lai notiek kaut kāda sabiedriska apspriešana un mēģināt vismaz kādu daļu šo koku glābt, jo, es nezinu, tas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami, ka pilsētā runa ir pa 1-2 priedēm, bet, tādā skaitā, kā es te minēju, tas ir pilnīgi nepieņemami. Bet, problēma ir tāda, ka tie joprojām ir mazstāv daudz dzīvokļu nami. Jūrmala pārvēršas par guļam rajonu. Tas ir acīm redzami. Jūrmalas aizsardzības biedrība iesaistījusies vairāku pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā, kas nozīmīgi gan kurortpilsētas attīstībai, gan tās iedzīvotājiem. Biedrība aktīvi darbojas Jūrmalas attīstības plāna izstrādē, piedalās vairāk nozīmīgu likumprojektu, piemēram, aizsargjoslu likumu pilnveidošanā, savākti vairāk tiesvedības procesi pret nelikumīgu būvniecību, tai skaitā kāpu zonā un aplūstošajās teritorijās. Tiek aizstāvēts iedzīvotāju tiesības piedalīties viņiem svarīgu pašvaldības lēmumu pieņemšanā.